Manas mammas jaunības draugi Mildas tante un Arnolda onkuls, kā mēs viņus ģimenē saucam, dzīvo Madonas novadā un joprojām apsaimnieko savu senču īpašumu, ko savulaik atguva denacionalizācijas laikā. Kopumā vairāk nekā 10 hektārus zemes un vēl 8 hektārus mežu. Arnolda onkuls mežus ne par ko necirta un teica, ka vēl nav laiks, tas būs mazbērniem. Kamēr Arnolda onkuls mežu audzēja mazbērniem, tikmēr kaimiņu mežu saimnieki izcirta savus mežus 1 hektāru pēc otra un par pārdoto koku naudu sapirka jaunas mašīnas, izbraukāja ārzemes, bet Arnolda onkuls tik stīvējās, lai gan bērni jau sen bija izauguši un mazbērni arī sadzimuši. Mežs turpināja augt, kamēr kaimiņu zemēs mežu vietā jau pletās izcirtumi, kas aizauga ar krūmu puduriem. Bet skat, kas tad tas? Brīvdienās bijām ciemā pie Mildas tantes, un pirmais, ko ieraudzīju, Arnolda onkuls izrīko mežcirtējus, kurus kokus viņa mežā zāģē. Es, protams, jautāju, ko tad tā Arnolda onkula, kādēļ tad pēkšņi sāka zāģēt mežu? Saproti, Jāni, atbild onkuls. Mani koki tieši tagad ir sasnieguši vislabāko ciršanas vecumu, un lai arī citi vēl sūkstās par krīzi, meža nozarē sākusies augšupeja un pasaulē cilvēki ir gatavi maksāt par ļoti labu materiālu. Turklāt šodienas iespējas man ļauj pārdot ne tikai labu koku, bet arī visus pārpalikumus, piemēram, zarus pārstrādāšu šķeldā, par ko atkal samaksās labu naudiņu. Tad es izmantoju īsto laiku, lai sakoptu savu mežu un vienlaikus ļoti labi nopelnītu, šķelmīgs smēja Arnolda onkuls. Un arī mazbērni priecīgi, jo Arnolda onkuls peļņu sola tērēt viņu skološanai.